Labdien, cienījamie konferences dalībnieki. Vispirms man jāsaka, īstenībā liels prieks un droši vien arī paldies konferences organizētājiem, jo šī nozara ir viena no tām, kur domā par izglītību, runā, un ļoti jauki bija tas, ka sākumā, konferences atklāšanas sākumā mēs redzējām, auditorijā piecēlās dažādi cilvēku pulciņi, un viņi bija diezgan proporcionāli, kas manuprāt, ir ļoti labā ziņa. Man jāsaka tā, ka par to, ka man šeit šodien būs jārunā, es uzzināju varbūt kaut kādas 3 dienas atpakaļ. Līdz ar to metos avantūrā, piedodiet par to, bet tomēr varbūt tas būs skatījums mazāk valstisks, vairāk man personisks, un tūlīt arī teikšu, kādēļ. Tad, pirmkārt, arī mani ir skārus izglītības un zinātnes ministrijas tīrīšana, un es šobrīd atrodos ekonomikas ministrijā un zināmā mērā esmu veiksminiece, jo tiešām mani uzrunāja ekonomikas ministrija un lūdza šo departamentu vadīt, un tādā ziņā es diezgan veiksmīgi tiku rotēta uz ekonomikas ministriju. Skaidrs, ka mana zināšanas tādā ekonomikas jomā ir daudz vājākas salīdzinājumā ar izglītības jomu, bet es mēģināšu šajā savā prezentācijā tiešām paskatīties no tāda sava skata punkta, kā es to redzu, jo patiesībā šobrīd es esmu nostrādājusi šajā amatā tieši 1 ceturksni, vakardien man bija 4 apaļi mēneši šajā amatā, bet man ir ārkārtīgi daudz pārdomu, ārkārtīgi daudz lietu, par ko man ir jāmācās, par ko man ir jādomā, bet pirmais tāds kultūras šoks priekš manis bija kaut kur 1. mēneša vidus, kad es ierados enerģētikas nozares vienā no sanāksmēm, klausījos, ko spriež ļoti augsta līmeņa profesionāļi, lielu uzņēmumu vadītāji, tad personāla arī vadītāji, dažādi pārstāvji. Baidījos vispār atvērt muti un pacelt galvu uz augšu, bet tajā brīdī man pārņēma īstenībā lielas šausmas, jo es sapratu, ka no tā, ko mēs saucam par izglītības sistēmu, un kur man kā izglītības zinātnes ministrijas pārstāvim bija absolūti augstprātīga sajūta, ka mēs esam izveidojuši sistēmu, vismaz profesionālajā un tādā izglītībā, kopā ar nozarēm, ka mēs visu zinām, ka viss strādā, ka ko vēl te kāds nesaprot. Tad tajā brīdī es atskārtu, ka ne tikai nesaprot, bet nezina neko. Tur, diemžēl, arī piedalījās augstskolu pārstāvi, kuri diezgan līdzīgi runāja, un es atgriezos atpakaļ savā darba vietā, un es sapratu, ka reāli vienkārši pirmais, kas ir jādara, lai mēs attīstītu cilvēku kapitālu, lai vispār pie cilvēku kapitāla strādātu, ir vienkārši jāsāk runāties ar cilvēkiem. Nevis stāstīt par to, ka mums vajag, mums jādara, visu laiku tādā vēlējuma izteiksmē, bet vienkārši jāsāk sarunāties, jāsāk dzirdēt, kas ir nepieciešams, ko domā nozares, ko domā darba devēji, jāsajūt tas, ko mēs jūtam, ņemot vērā, ka man ir arī 20 gadu pieredze skolā ikdienā ar kolēģiem, skolotājiem un skolēniem. Es arī vismaz šobrīd nojaušu, ko un kā jūtas skolotāji, ko viņi domā. Un es skaidri varu pateikt, ka arī no manas pieredzes skolās ir izcili skolotāji, kuri visticamāk neievēro sistēmu bieži vien, bet ļoti labi strādā un sasniedz ļoti labus rezultātus. Un ir skolotāji, kuri tiešām skolās ir nonākušais pārpratumu un diezgan stipri tur turās, jo tāpēc, ka kur tad citur. Bet jebkurā gadījumā, kamēr mēs nesāksim saprast, ka katrs mēs, darot lietas reāli šodien, to pat arī pateica Baiga kungs, un īstenībā no viņa runas es arī mazliet drosmi saēdos. Tā kā, kamēr mēs nesāksim darīt un saprast, ka katrs mēs varam ietekmēt procesus, bet runāsim varbūtībās, vai tādā vēlamajā izteiksmē, kā te Latvijā ir jābūt, tikmēr droši vien mēs arī tepat sēdēsim. Lūk,
Un tad runājot par to, ka mēs, protams, esam izvirzījuši lielus mērķus, bet tas ir labi, jo pa lieliem mērķiem, kā jūs zināt, vieglāk ir trāpīt. Tad katrā ziņā tas izaugsmes modelis ir vienlīdzīgs ar ienākumu pieaugumu un ar produktivitāti, un tā mēs to saucam. Un to, protams, ietekmē ārējie faktori šobrīd, bet, kā mēs redzam, tieši šī pašvaldība ir viena no tām, bet ir vēl arī noteikti vairākas pašvaldības, kuras šos ārējos faktorus nevis uztver ar mūžīgajām šausmām, bet atrod tajā problēmu risinājumus un tad izmanto izdevību tūlīt darīt, tāpēc, ka jebkurā gadījumā saķerot galvu vai mēģinot viņu kaut kur, ielikt spainī, smiltīs vai kur, visticamāk situācija netiks glābta. Un sagaidīt arī kādu palīdzību ir forši, bet nevienmēr tas ir droši. Un lūk, ja mēs runājam par to, ko mēs paši iekšēji varam darīt, tad, protams, ka ir jārunā par efektīvu valsts pārvaldi. Es tomēr šajās 3 dienās daudz nepaspēju par to padomāt, bet tas, manuprāt, diezgan daudz nodarbināja. Es savilku dažus punktus sev aiz muguras un sapratu, ka droši vien, ka tā efektivitāte vairāk vai mazāk ir tajā, kā mēs to sistēmu, kuru mēs gribam vai kuru mēs visu laiku paģēram, reāli saprotam. Un tad es atcerējos, kā es, piemēram, pirmoreiz piesēdos pie automašīnas stūres, kad mācījos vai gribēju nolikt autovadītāju tiesības, absolūti plūdu pa ceļu līdz brīdim, kamēr man instruktors izstāstīja, kā tā sistēma vispār darbojās. Tad, kad man bija viņa skaidra, tad mašīna arī aizgāja normāli un ievērojot visas tās lietas, kas ir nepieciešamas. Domājot par šo, es arī atcerējos laiku, kad es strādāju alternatīvā skolā, pirms jau kādiem tiešām 30, varbūt vairāk gadiem. Un, godīgi sakot, tā bija tieši tāda sistēma, kuru mēs tagad ar visiem mokām mēģinam ieviest. Bet toreiz par to izturējās ārkārtīgi nihilistiski un uzskatīja, ka tas vispār ir kaut kas absolūti nederīgs un nevajadzīgs šai valstī. Protams, ka pats svarīgākais, kas ietekmē vispār mūsu produktivitāti un par ko mums ir jādomā, tas ir cilvēku kapitāls. Un tas nav tikai izglītības jautājums. Tas ir stāsts par to, kā mēs jūtamies, gan izglītībā, gan valstī kopumā, gan kāda ir mūsu veselība, kā mēs sevi izdzenam un kā mēs vispār par lietām domājam, pozitīvi vai pārsvarā nobijušies, negatīvi un emocionāli. Mums ir jāizmanto daudz pilnvērtīgāk darba spēka rezerves. Mums pārāk daudz nav vairs brīvu darbspējīgu cilvēku. Mēs esam diezgan augstā nodarbinātības līmenī šobrīd. Bet es domāju, ka arī tos produktīvi izmantojot, mēs varam daudz ko labu atrisināt. Protams, runājot par investīcijām, un pašā sākumā jau mēs redzējām karti un mēģinot teikt, ka tās ir jāpiesaist, ir viena laba lieta, bet ir droši vien, ka jādomā par to, kā mēs to izdaram un daram. Un nebaidamies darīt, jo visticamāk tikai darot mēs atrisināsim kaut ko, nebaidamies kļūdīties, jo man liekas, ka kļūdīšanās arī ir viens no tādiem attīstības dzinuļiem. Un līdz ar to, ja mēs nebaidīsimies šo visu darīt, tad mēs noteikti arī tuvākajā laikā soli pa solim kļūsim arvien produktīvāki. Un tas viss noteikti ietekmē visu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ienākumus, labklājību, tad gan iekšējā tirgus attīstība, gan arī kvalitatīvāki publiskie pakalpojumi. Mums, protams, jau šobrīd ir uzņēmumi, kuri ir krietni produktīvāki nekā vidējie rādītāji, bet tomēr, ja mēs paskatāmies uz šo grafiku, tad mēs redzam, ka viduvējība Latvijā dominē. Un tas īstenībā nav normāli. Mēs to nevarētu uztvert par normu, par to būtu jādomā visiem un jebkurā gadījumā visādā ziņā. Jo
darba vietas joprojām koncentrējas zemes vai vidējas produktivitātes uzņēmumos. Un te viens piemērs absolūti tipisks no birokrātijas viedokļa. Ne tikai ierēģi izdomā, ka mēs varētu radīt noteikumus, kuri, piemēram, palīdz mums ievest trešo valstu darba spēku, sauksim godīgi, lēto darba spēku. Mēs arī izjūtam šādu pieprasījumu vai spiedienu arī no darba devējiem. Tā vietā, lai varbūt mēs tomēr domātu par daudz augstākas pievienotās vērtības produktiem, un spiestu ierēģņus tajā gadījumā domāt par to, kā atrast risinājumus, atbalstu, arī finansiālu atbalstu, piesaistīt investīcijas, lai šos te augstākas produktivitātes produktus varētu radīt, un lielākā daļa šo te zemes vai vidējas produktivitātes uzņēmumu tomēr pārietu jau citā līmenī. Te vienkārši ir jābūt droši vien drosmei darīt, uzdrīkstēties un droši vien arī nebaidīties kļūdīties. Lūk, un tad mēs nonākam pie cilvēku kapitāla attīstības procesa. Kā jau es teicu, te ir reāli 4 mēneši, kopš es strādāju. Tas, kas man ir šobrīd izdevies, manuprāt, pietiekami veiksmīgi izveidot ļoti kompaktu komandu, kura visi, kā viennozīmīgi, mums ir viens viedoklis, ka mēs mācāmies darot, sarunājoties, runājot un iedziļinoties visu pušu problēmās, nevis veidojot sistēmu no augšas un tad uzliekot kā rāmi. Mēs mēģinam to darīt šobrīd no apakšas, laikam nav labi teikt, bet principā no pamatiem. Lūk, un cilvēka motivācija mācīties, protams, ka tas sākās, es pat teiktu, pirms skolas vecuma, radīt, zināt, kā arī bērnos attīstīt to tajā katrā bērnā atbilstoši viņa spējām, viņa talantiem spēt to saskatīt. Un es nedomāju, ka vienmēr tam ir nepieciešams masīvs personāls. Es domāju, ka te ir faktiski nepieciešami ļoti labi sagatavoti, profesionāli sagatavoti skolotāji. Un tas būtu varbūt tas, par ko mums būtu jārunā. Kas ir tās lietas, kas studiju procesā skolotājiem ir jāiedod tik lielā apmērā, lai viņš ierodoties skolā, vismaz sākotnēji, visticamāk arī saņem atbalstu, bet ir gatavs tādām arī, teiksim, netradicionālām situācijām, neierastām situācijām un ir drošs stāties pretī dažādiem varbūt problēmām un risināt tās. Un tajā brīdī arī, ja mēs spējam iedziļināties katra bērna spējās tās attīstīt, mēs zināmā mērā veicinām to mūžizglītības kultūru. Es pat teiktu, ne tikai mūžizglītības kultūra, arī darba kultūra mums ir jāsāk veicināt pašos pamatos, jo droši vien, ka mēs, atsaucoties uz dažādiem normatīviem, ko tik mēs nedrīkstam darīt, bieži vien, es gribu teikt, izlejam to ūdeni ar visu bērnu. Jo tad, kad mēs nonākam jau darba tirgu, tad pāraudzināt, pēkšņi darīt un gribēt darīt lietas ir daudz sarežģītāk nekā to darīt jau pašā sākumā un veicināt. Protams, ja mēs domājam un atsaucoties to, ko es sākumā teicu par šo sistēmu, mēs arī no izglītības viedokļa uzliekam sistēmu, mums viss strādā, mums ir modulāras programmas, mums ir programmu moduļi, mums ir tālāk izglītības programmas, profesionālās pilnveides programmas. Un tad, kad mēs apsēžamies un paskatāmies, mēģinot salikt punktus aiz muguras, kas tad ir atšķirīgs šīm programmām, ko tas iedod cilvēkam, kas ir tas, kas ir nepieciešams, tad mēs saprotam, ka faktiski ir, tam visam ir jāpieiet mazliet no citas puses, ir jāpaskatās, kā pieaugušie mācās, ir jāatrod tās pieejas un tās vajadzības, kā pieaugušajiem vienkāršāk iedot šīs prasmes, kas nepieciešams, lai mēs viņu, teiksim tā, nevis atbaidītu no
vēlēšanās mūža izglītībā iesaistīties un mācīties mūžīgi, bet lai mēs viņu tiešām mudinātu, jo skaidrs, ka laiki ir mainījušies, skaidrs, ka mēs nenostrādājam vairs vienā profesijā 10 gadu, un arī, kā es teicu, skatos no savas prizmas, es tiešām sākot strādāt, domāju, ka es mūžīgi būšu učene, piedodiet par žargonu, bet dzīve parādīja, ka tā nav, un par to es esmu īstenībā ļoti pateicīga un ļoti priecīga arī, ka savā tādā zināmā senatnē es joprojām esmu spiesta mācīties un mainīties, kas ir absolūti forši, tā man liekas, es spēju saglabāt arī savu jaunību. Lūk, un, protams, ka valsts atbalsts ir ļoti svarīgs un absolūti nenormāli ir tas, ka mēs runājam par profesionālās izglītības attīstības vajadzībām, bet absolūti tajā brīdī, kad mēs runājam, ka ir jāiegulda vairāk finansējumu profesionālajā izglītībā, visi, nezinu, paliek mēmi, ierauj galvu plecos un izliekās, ka tas ir absolūti apgrūtinošs process. Šobrīd es tiešām domāju, ka vairāk ir jāiegulda profesionālajā izglītībā, tīri finansēšanas ziņā, cik salīdzinājumā varbūt ar vispārējo izglītību. Manuprāt, tur ir nepieciešami daudz citi būtiskāki un svarīgāki aspekti. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Un absolūti nenormāli ir tas, ka mēs attiecīgi uz pieaugušo pārkvalifikāciju un pieaugušo prasmju attīstību dzīvojam no viena plānošanas perioda uz otru un vispār nedomājam par to, kāds valsts finansējums ir nepieciešams, neplānojam to nākotnē. Tad tas atkal ir viena no lietām, ka kamēr mūs tas neskar, tikmēr mēs dzīvojam kā ir, un tad, kad tas skars, tad visiem būs milzīga liela problēma. Un, protams, ka mēs ļoti saprotam, ka ir svarīgi strādāt un sadarboties ar darba devēju, skaidri ar viņu runāt un saprast, kas ir tas, kas ir nepieciešams tam darbiniekam, lai viņš varētu būt produktīvs, lai viņš prastu strādāt un nest uzņēmumam pievienoto vērtību. Tādēļ, kā es teicu, ir mūsu arī plānā tikties ar daudziem uzņēmējiem, mēs esam to jau sākuši darīt, un tiešām šīs sarunas ir ļoti vērtīgas. Un tā zināmā pieredze, ka mēs joprojām mētājam arī tādu bumbiņu, kurš tad mums tās prasmes var nodefinēt. Godīgi jums pateikšu, neviens, tāpat kā mēs te katrs sēžam, mums ir katram sava izpratne par tām prasmēm, kas ir kuram vajadzīgas. Tā droši vien arī neviens mums neatnāks un no augšas nepateiks, un sistēma, tā teikt, mums uz pleciem neuzliks. Visticamāk, mēs šo sistēmu radīsim paši, un tiklīdz mēs sāksim skaļi runāt par tām prasmēm, kas ir vajadzīgas, tad arī viņas mums formulēsies, un mēs noteikti varēsim pateikt, kādas ir tās nepieciešamās gan šīs dienas prasmes, gan nākotnes prasmes, jo arī par nākotnes prasmēm runājot, jā, mēs, protams, piesaucam mākslīgo intelektu un visas citas lietas, un baidos, ka katram mums ir arī cita izpratne par to, kas tas īsti ir un ko tas īsti dod un ko tas īsti palīdz. Bet es jums gribu teikt, ka visticamāk, ka dažas no tām prasmēm, kuras šobrīd ir ļoti svarīgas un pašas primitīvākās, nezinu, vai viņas var saukt par primitīvām, bet tā pati kokapstrādē un, es teikšu, santehnika un kaut kādas lietas varbūt arī ir kādas no nākotnes prasmēm, jo tās būs mūžīgi vajadzīgas, visticamāk. Nu, lūk, un tagad pēdējais runājot par izglītību un kāpēc es saku par to sistēmas uzlikšanu uz pleciem vai varbūtības vai jābūtības izteiksmē runāšanu. Man liekas, ka tiešām tā lozungos runāšana ir diezgan tāda kaitīga vai kaitējoša lieta. Jo, ja mēs runājam par tādu darba tirgus vajadzībām atbilstošu izglītības sistēmu, mēs spējam nosaukt galvenos bulletpunktus. Tur karjeras izglītība, saturs, mācību materiāli, eksāmeni, tēmas un visas lietas. Ko mēs katrs zem tā saprotam, atkal labs jautājums. Ja mēs lozungos runājam, ka mums visiem 9. klasi beidzot matemātikas eksāmenā ir jāsasniedz 10%, kurš no jums var pateikt, kas sastāda tos 10%? Droši vien profesionāļi var.
baidos, ka pārējie nē. Ja vecāki izlasa tos 10%, viņi tur arī atslāps, tāpēc, ka viņi nezin, kas tas ir. Un salīdzinājumos mēs piesaucam 50% ir igauņiem, bet varbūt, ka igauņi, piemēram, saka, ka viņam ir jāzina šīs skaitļošana, nezinu, tur tagad ļoti primitīvi, tur saskaitīšana, reizināšana, tur vienādojuma risināšana, teksta uzdevuma izpratne un citas lietas, un tas sastāda 50%. Un tas varbūt ir pilnīgi cita retorika un daudz saprotamāk, un arī skolotāji varbūt šo dzirdot daudz tā kā, es nezinu, efektīvāk uztver to lietu, kas tad viņam ir jāizdara, lai tas skolēns šos 10% vai nezinu, cik procentu slieksni sasniegtu. Ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, mums ir definīcija, kas ir izglītības kvalitāte, bet vai mums katram ir izpratne, kas tas tiešām ir? Mēs runājam par tādiem varbūt ļoti zināmiem un populāriem pētījumiem, kurus mēs jau esam publiski iepazinuši, bet ir arī pētījumi, kuri, piemēram, pierāda, ka pašvaldības attīstības stratēģijā nav neviena vārda par izglītību. Un tādas ir lielākā daļa pašvaldību Latvijā. Un ja mēs runājam, piemēram, par STEM, kuru mēs visu piesaucam, ka STEM ir prioritāte, un STEM ir svarīgi, un STEM eksāmeni, un STEM, nezinu, pulciņi, interešu izglītības, tad tikai 9 pašvaldībās Latvijā attīstības stratēģijās un skolu attīstības plānos ir minēts par STEM attīstību. Mēs par to vispār neaizdomājamies. Manuprāt, ka mēs runājam par to, ka pašvaldībai ir jāatbalsta, pašvaldībai ir jāpalīdz vēl visādos veidos. Mēs turamies tomēr ļoti, tā teikt, atšķirti viens no otra. Mums ir pašvaldībā skolas, es par visām pašvaldībām nerunāju, šī nav konkrētā pašvaldība. Viņas tur eksistē, skolotāju atalgojumam valsts piešķir finansējumu par maz, ja tā tad jāiet ir iestāties par to, ka vajag vairāk, mēs visi sakam, jā, vajag vairāk, bet tiklīdz direktors aiziet uz pašvaldību un saka, man vajag attīstībai mazliet vairāk finansējumu, jo es gribu attīstīt, es nezinu, tur vairāk interešu izglītību tieši STEM jomā, vai es vēl gribu kaut ko izdarīt, tad, droši vien direktori vienīgie vislabāk zina, kā viņiem tas ir pašvaldībā jāpierāda un cik lielas pūles tur ir jāpieliek, lai pārliecinātu visus deputātus, ka tas tiešām ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Lūk, un arī par darba tirgumu atbilstošajiem speciālistiem mēs runājot, skaidri saprotam, ka mums ir svarīga pieaugušo izglītība un mācīšanās mūža garumā, bet mums ir jādomā arī, kā mēs šos ekonomiski neaktīvos cilvēkus iesaistīsim. Skaidrs, ka kaut kāda daļa būs tā, ko mēs aizmirstam, to nekad mēs viņus nepacelsim, tas tā kā augoni izgriežot, neko tur darīt nevaram, bet mēs varam darīt, lai tas mums mazinātos, lai nākotnē mums būtu šādu cilvēku mazāk. Tā kā domājot arī par šo, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, cilvēku kapitāls nav saistīts tikai ar izglītību. Vienīgo, es tūlīt arī beidzu, tas ir saistīts arī ar veselību, ar labklājību. Mums Latvijā ir ļoti daudz tomēr riska faktoru attiecībā uz cilvēku veselību. Cilvēki ir pārgurst, pārstrādājās, cilvēki uz vecumu kļūst ar vien slimāki. Tātad arī veselības aprūpei ir jādara daudz vairāk, daudz konkrētāki soļi jāveic un daudz droši vien katram jāiesaistās, lai tas cilvēku kapitāls būtu vesels, gudrs un spējīgs mainīties. Paldies jums par uzmanību. Es ceru, ka es kaut kādas pārdomas jūsos mazliet rosināju. Paldies! Nemūkam projām, noteikti nemūkam projām no skatus. Paliekam tagad slaido, paskatāmies. Jā, mums ir 3 jautājumi. Jūs viņus redzat, es nelasīšu, tad var. Jā, ziniet, es sākumā, par pirmo jautājumu runājot, tad, kad man likās, ka es esmu baigi gudrā arī ekonomikā, bet
tur saviem darba augstāk stāvošiem amatpersonām teicu, Latvijai ir beidzot jānodefinē tās nozares, kurās mēs tiešām attīstīsimies un virzīsimies. Un tad man teica, jā, bet tu klausies, mēs jau to varam izdarīt, bet apsties, mēs nodefinējām tranzīts, mums būs ļoti svarīgs. Un kur mēs šobrīd esam ar savu tranzītu? Un tā tālāk apmēram. Jā, līdz ar to man tādas ļoti konkrētas atbildes nav. Es joprojām domāju, ka tādas konkrētākas un fokusētāka virziena uz tām nozarēm, kuras mums tiešām vajadzētu attīstīt, ir ļoti svarīgi. Un arī tajā skaitā neatkarības nodrošināšanai, protams, tāpēc, ka jebkurā gadījumā pat, ja mēs ļoti, ļoti paļaujamies uz saviem partneriem, kas ir pareizi, noteikti jūs arī katrs no savas personīgās pieredzes zinat, ka tikai pats tu vari sev vislabāk palīdzēt, un ja tu spēj arī pats sev palīdzēt, tad noteikti tev arī draugi var palīdzēt. Tā kā, jā, vienā ziņā ir strateģiski jādefinē, bet, ja man jautātu, kuras tieši tās nozares ir, droši vien tās, kuras mēs varam radīt ar tādiem vairāk pievienotās vērtības produktiem un drosmīgāk vienkārši ļaut cilvēkiem mēģināt, piemēram, tiem pašiem profesionālo skolu audzēkņiem, mācību uzņēmumiem, ļaut viņiem ienākt tirgū, tak nebaidīties no tā, ka viņiem kaut kādā mērā būs kaut kāda konkurence. Viņu prece tāpat noteikti būs varbūt zemākas kvalitātes nekā augstas pievienotās vērtības uzņēmumiem, bet ļaujam viņiem mēģināt. Kāpēc, piemēram, Igaunijā ir 10 vai vairāk tādi augstas pievienotās vērtības uzņēmumi? Latvijā tādu nav gandrīz neviena. Vienīgais vienradzis tur Printfuls, kurš arī laikam nav reģistrēts Latvijā. Ja? Tā kā līdz ar to par šo ir jādomā. Neizvairamies no tā, ka cilvēkiem ļaujam mēģināt, ļaujam kļūdīties. Arī publiskā privātā partnerība, mēs redzējām Valmieras piemēru. Mēs zinām, ka tas tomēr strādā. Kāpēc mēs no tā baidāmies? Manuprāt, no tā nevajag baidīties. Kā vēl nozares uzņēmumi var iesaistīties skolu mācību procesā? Es domāju, ka patiesībā te ir jānāk kopā, jāsēžas jārunā ar skolām, nav jābaidās. Arī skolām nav jābaidās nevis par to, ka mums nebūs finansējumi, ja mums audzēkņi aizies uz profesionālo izglītību, bet vienkārši jādomā par to, kā tam skolēnam ir labāk, kā tiem audzēkņiem ir labāk. Es domāju, ka vienkārši ir jāmeklē sarunu biedri. Ja nevar atrast citur, droši varat vērsties arī ekonomikas ministrijas cilvēku kapitāla attīstības stratēģijā. Mēs tiešām esam gatavi šobrīd runāt ar visiem un meklēt risinājumus, lai mēs varam soli pa solītim virzīties uz pozitīviem risinājumiem daudzu nozaru attīstībā. Kā mazināt skolotāju īpatsvaru, kas skolā strādā pārpratuma dēļ? Mūžīgā problēma, manuprāt, arī tad, kad es strādāju skolā, es zinu, ka tas nebija vienkārši, tā teikt, tikt no viņiem vaļā. Bet parasti jau, man liekas, ka par to jau bieži nobalso skolēni. Bērnus nevar apmānīt. Bērni ļoti labi nolasa visu, kas ir skolotājam arī šeit. Pārējie, es domāju, ka ir tāda, paldies, vairāk komentāru. Paldies!